Par birokrātijas mazināšanu man ir ļoti personisks stāsts. Man ir kolēģi, kuri man kārto dokumentu. Viņa vairāk komunicē un tos dokumentus kārto. Un dzirdot katru reizi, kad valsts uzdevums ir birokrātijas mazināšana, mūsu pirmais solis, ko mēs tūlīt darīsim, ir šis. Viņi saka, galvenais, lai viņi nesāk mazināt, jo pēc katra teikuma viss ir vēl vairāk. Uz mazināšanas virzienā mēs vispār neesam aizgājuši. Rodās dokumenti vēl. Mazināšanas dokumenti. Atskait par mazināšanu. To 2 gadi, kopš mēs runājam par birokrātijas mazināšanu, viņa ir pieaugusi. Un tas iemesls, es domāju, es saprotu arī tos ierēģus, viņiem ir bail, jo mums tie daudzi gadījumi, kad nevainīgs cilvēks, jo cieši, diemžēl, es viņu vietā droši vien arī būtu piesardzīgi. Tas ir lielais politiskais lēmums, tā birokrātijas mazināšana, jo katrs mazais baidās, un viņam ir bail, un viņš jau paprasīs vēl šito paskaidrojumu. Vēl šito brīžiem, es domāju, kas viņiem izmanto mākslīgo intelektu, prasot papildus jautājumu. Tāda ir mana sajūta.